Veselīgiem mutes higienas ieradumiem ir izšķiroša loma stipru zobu un smaganu uzturēšanā. Tāpēc jūs aicināt savus pacientus regulāri pārbaudīt zobus, tīrīt tos 2 reizes dienā un skalot katru dienu. Kad jūsu pacienti atrodas ārpus mājas, ir vēl kas, ko viņi var darīt, lai saglabātu veselus zobus, reizēs, kad tos nav iespējams iztīrīt ar zobu birsti. Košļāt cukuru nesaturošu košļājamo gumiju. Kā palīdz cukuru nesaturoša košļājamā gumija? Ir zināms, ka ēšana un dzeršana var ietekmēt aplikuma pH līmeni uz zobiem. Šajā diagramā ir redzams aplikuma pH līmenis uz zobiem un pagājušais laika periods. Pirms ēšanas vai dzeršanas jūsu pacientu zobu aplikuma pH līmenis parasti ir virs kritiskā pH. Šajā līmenī zobi ir pasargāti pret bojāšanos, ko rada aplikuma skābes. Ēšanas un dzeršanas laikā radušās skābes samazina aplikuma pH līdz bīstamam līmenim, zemākam par kritisko pH. Šajā līmenī var norisināties demineralizācija, kas laika gaitā vājina zobus un var izraisīt to bojāšanos. Situācijās, kad jūsu pacienti nevar iztīrīt zobus, palīdzēt var cukuru nesaturošas košļājamās gumijas košļāšana. Tas ir tāpēc, ka pētījumos ir pierādīts, cukuru nesaturošas košļājamās gumijas košļāšana 20 minūtes pēc ēšanas un uzkodām palīdz uzturēt veselus zobus. Cukuru nesaturošas košļājamās gumijas košļāšana palielina siekalu izdalīšanos, kas var palīdzēt atbrīvot muti no ēdienu gabaliņiem un neutralizēt aplikuma skābes uz zobiem, kas var bojāt emaļu. Tā rezultātā palielinās aplikuma pH līmenis uz zobiem, tas pārsniedz kritisko pH. Šajā līmenī vairs nenoris demineralizācija un var sākties remineralizācija. Tagad, kad jūs zināt, kā cukuru nesaturošas košļājamās gumijas košļāšana var palīdzēt uzturēt jūsu pacientu zobus veselus pēc ēšanas un dzeršanas, kad nav iespējams tos iztīrīt, jūs tiem varētu sacīt: ēdiet, dzeriet, košļājiet, kad neesat mājās.